Bet kas ar bezdarbu? Darba piedāvājumiem un pabalstiem notiks nākamajā gadā. Studijā Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simpsone. Labrīt! Labrīt! Kāda mums šobrīd ir situācija saistībā ar bezdarbu? Cik liels bezdarbs ir šobrīd? Tātad šogad pirmo reizi pēckrīzes periodā septembrī sagaidījām bezdarba līmeņa krišanu zem 8%, un šī tendence samazināties bezdarba līmeņa pieaugumam saglabājas arī līdz šim brīdim. Šobrīd esam sasnieguši 8,3%. Turpinot attīstīties tādām pašām ekonomikas izaugsmes tendencēm, sagaidām, ka nākamajā gadā kopējais bezdarbs varētu kristies par 0,3% punktiem. Parasti arī šeit studijā mēs esam runājuši par to, ka ir dažādi šie bezdarba rādītāji dažādos Latvijas reģionos. Kāda varbūt šobrīd ir tā situācija, vai, piemēram, Latgale, par ko tika runāts arī agrāk, ka tajā ir visaugstākais šie bezdarba dati, vai tur šī situācija arī ir uzlabojusies? Situācija uzlabojusies ir visos valsts reģionos, tā skaitā Latgalē, bet jau kā tas ir klasiski, arī šobrīd Latgalē ir visaugstākais bezdarba līmenis, un šī atšķirība dažādos reģionos saglabājas joprojām. Ņemot vērā šo atšķirību dažādos reģionos un to, ka jūs minējāt, ka ir tendence uz to pozitīvāko pusi, vai tā pozitīvākā puse skars arī šos reģionus, piemēram, vai arī Latgalē būs šī pozitīvā tendence? Jā, kā jau minēju, šī tendence ir vērojama arī Latgalē, un ja skatāmies tādā vispārējos skaitļos, tad Latgalē šī situācijas uzlabošanās bija visizteiktākā salīdzinājumā ar pārējiem reģioniem, bet ja skatāmies atkal vispārējos skaitļos, tā skaitā arī procentu rādījumos, tad joprojām Latgale ir līderis bezdarba līmeņa ziņā. Kādas šobrīd varbūt ir tās galvenās tendences, ja mēs runājam par bezdarbu, un varbūt arī, kas jūsu skatījumā ir tie iemesli, kāpēc šie bezdarba rādītāji ir uzlabojušies? Kā jau arī iepriekš minēju, tātad kopējā ekonomiskā situācija valstī lēnām, bet attīstās un uzlabojās, un līdz ar to arī bezdarba līmenis krītās. Un tā ir tā pozitīvā tendence, ko mēs vērojam, ka pieaug reģistrēto vakanču skaits, pieaug darbā iekārtojušos bezdarbnieku skaits, un tātad samazinās bezdarba līmenis. Ja mēs paraugamies uz bezdarbnieka profilu, kādas tur ir vērojamas iezīmes, teiksim, kas ir dominējoši bezdarbnieki, cik liela daļa ir no tiem saucamajiem cilvēkiem, par kuriem mēs bieži runājam, kas nemeklē darbu cerot uz pabalstiem? Kā es vienmēr saku, tātad mūsu klientu lokā ir visdažādākās personas, un bezdarbs tas var skart tik vienu. Bet, ja mēs runājam par tādām tendencēm vai izteiktākām tendencēm, tad personas, kurām varbūt visgrūtāk ir atgriezties darba tirgū, ir tās, kas ir ar zemu izglītības līmeni, un tāds, diemžēl, arī dominē. Tātad personas, kas ir ieguvušas vidējo vispārējo izglītību vai nav ieguvušas pat tādu, ir ar pamatizglītību vai pat zemāk par pamatizglītību, tad tas ir tas mūsu klientu loks, kur ir vajadzīgs vislielākais mūsu atbalsts un mūsu tātad dalība mūsu pasākumos. Cik daudz kopumā, vai tas ir apzināti, cik daudz ir šo cilvēku, kuri nemeklē apzināti darbu? Grūti teikt, un mēs, protams, nevaram minēt kaut kādus skaitļus vai procentus, kas ir šie cilvēki, kas apzināti nemeklē darbu, jo mūsu mērķis tātad ir cilvēkus mudināt un motivēt darbu meklēt, un ja kāds izteikti to nedara, tad, diemžēl, šis cilvēks zaudē bezdarbnieka status un vairs nav mūsu klients. Cik mums ir, piemēram, šajā gadā bijuši tie, kas ir zaudējuši bezdarbnieku status minētā iemesla dēļ? Par pienākumu nepildīšanu bezdarbnieku man ir grūti nosaukt procents vai vispārējus skaitļus, bet tātad šī bezdarbnieku, kā lai saka, šis loks nemitīgi mainās. Nemitīgi kāds cilvēks iegūst status un kāds viņu arī zaudē. Un šie zaudēšanas iemesli ir visdažādākie. Cilvēki iekārtojas darbā, cilvēki maina dzīves vietu un vienkārši maina savu dzīves veidu un tādēļ atsakās no bezdarbnieka status. Un starp tiem ir arī tādi, kas zaudē status par pienākumu nepildīšanu. Sarunas sākumā jūs minējāt, ka turpinoties ekonomikas izaugsmai arī samazinās bezdarbnieku skaits, bet runājot par to, kāda situācija šobrīd ir valstī, pēdējie valdības un Saeimas lēmumi par izmaiņām nodokļos, kā arī bezdarbnieku statusu iegūšanai, esot prasījuši lielāku pieplūdumu bezdarbnieku rindās. Kāda ir tā situācija šobrīd
Jā, es nevarēšu piekrist, ka tas ir raisījis kādu īpašu mūsu klientu pieplūdumu. Kā jau arī minēju sarunas sākumā, tad šī tendence bezdarba līmeņa pieaugumam ir salīdzinoši zemāka nekā tā bija iepriekšējos gados. Un mēs šobrīd, kā Nodarbinātības valsts aģentūra, nevaram runāt par kādu īpašu klientu pieplūdumu vai kādām īpašām tendencēm darba tirgu, kas būtu radušās tieši šo valdības lēmumu dēļ. Bet precizējot šo te diskusiju, kas ir izskanējusi, arī uzņēmēju organizācijas minēja, ka pateicoties šai te neprognozējumai nodokļu politikai varētu pastāvēt iespēja, ka tieši mēnesi pirms jaunā gada ir jāpieņem izvēle atlaist darbiniekus daudziem uzņēmumiem. Vai jūs novērojat šādas indikācijas, ka tas patiešām pastāv, un vai paredzat, ka tādas varētu būt? Decembrī mēs šādas tendences neesam novērojuši, un tas, kā situācija attīstīsies, to mēs varēsim vērot jau nākamajā gadā. Jūs pat kā bezdarbnieku skaitu varētu ietekmēt jaunumi, kas paredzēs stingrākas prasības bezdarbnieku statusa piemērošanai, kas stāsies spēkā no 1. aprīļa? Tātad šeit mēs nerunājam tieši par bezdarbnieku statusa piemērošanas prasībām. Tas vairāk ir runa par bezdarbnieku pabalstu saņemšanas iespējām, kur tātad ir notikušas šīs likuma izmaiņas, kad turpmāk bezdarbnieku pabalstu varēs saņemt personas, par kurām ir veikta sociālās apdrošināšanas iemaksas 12 mēnešu periodā. 12 mēnešus, 15 mēnešu periodā. Un šī norma stāsies spēkā ar 1. aprīli, un tas galvenais iemesls, kāpēc šādi likuma grozījumi ir pieņemti, lai tomēr izskaustu šo tendenci uz bezdarbnieku pabalsta rēķina pārlaist, ja tā drīkst izteikties, sezonas, starpsezonas, starp dažādiem sezonas darbiem. Bet cik lielu cilvēku daļu tas principā ietekmēs, ja mēs paraugamies uz to, cik šobrīd ir šie bezdarbnieki, kurus varētu skart šīs izmaiņas? Ja mēs skatāmies, tad ja mēs runājam par šādām sezonalitātes tendencēm, tad pārsvarā tie ir zemnieku saimniecībās nodarbinātie, mežstrādē nodarbinātie, tāpat ceļu būvē un būvniecībā kopumā. Tad arī šo klientu loku tas varētu skart. Cik liels varētu būt šis cik liels varētu būt šis cilvēku skaits, ko skarš šīs izmaiņas? Man grūti prognozēt precīzi, cik varētu būt tieši un cik varētu būt darba devēju izvēle šos cilvēkus neatbrīvot sezonai beidzoties, jo mēs novērojam tendenci, kad ir personas, kuras pie viena un tā paša darba devēja tiek pieņemtas atkārtoti darbā vairākas reizes, un iespējams, ka šīs izmaiņas liks darba devējiem atteikties no šī veida, kā tad pārlaist šo starpsezonas periodu, neatbrīvojot. Bet vai šādā veidā ķīlnieku lomā nenokļūst darba ņēmējs, jo tā ir it kā darba devēja labā griba sekot darba ņēmēja nepieciešamībai būt sociāli nodrošinātam, bet kā tad darba ņēmējs, piemēram, var ietekmēt darba devēju, ja viņš nav tik labdabīgs? Jā, tas, ko mēs vērojam, tātad bija šī tendence, kad šīs darba attiecības tiek pārtrauktas sezonai beidzoties un tiek atsāktas atkal sezonai sākoties. Un šeit es vairāk gribētu teikt, ka tas bija tāds darba devēja garants, ka viņš šo cilvēku varēs iegūt atkal kā savu darbinieku sezonai sākoties. Un šīs izmaiņas likumdošanā, es domāju, tieši vairāk darba devējiem liks padomāt par to, kā noturēt sev nepieciešamo darba spēku savā uzņēmumā. Bet vai nepastāv, vai ir izvērtēti šajā gadījumā riski, ka vienkārši šie cilvēki paliks bez nodrošinājuma, jo, piemēram, ja tas ir viņa vienīgais sezonālais darbs, ir viņa vienīgais iespējamais darbs, nav jau garantijas, ka viņš atradīs viņu kaut kur citur? Jā, bet šeit, es domāju, bija arī no darba ņēmējiem tāda paļaušanās, ka pēc šī perioda viņi atgriezīsies iepriekšējā darba vietā. Tad šeit es gribētu teikt, ka mēs piedāvājam arī šiem cilvēkiem citas darba iespējas, un viņi bieži vien tās neizmantoja tieši šīs paļāvības dēļ, kad viņi varēs atgriezties iepriekšējā darba vietā. Tad es domāju, šie cilvēki daudz nopietnāk izvērtēs citu darba piedāvājumu, es domāju, ka jo iespējas pastāv un šīs vakances ir pieejamas. Patvērumu statusu saņēmušajiem ārvalstniekiem pārtraukt pabalstu izmaksu, ja viņi nereģistrēsies Nodarbinātības valsts aģentūrā vai nepildīs bezdarbnieku pienākumus. Kāda šobrīd ir tā situācija, cik daudziem patvērumu meklētājiem šobrīd tiek izsniegti pabalsti? Tātad Nodarbinātības valsts aģentūrā 2016. gadā mēs esam kopumā reģistrējuši 33 personas ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu.
Tātad, kad persona saņem šo statusu, viņa arī saņem valstī noteikto pabalstu apmēru, un šobrīd tātad reģistrēšanās Nodarbinātības valsts aģentūrā ir brīva personas izvēle. Tas nav obligāti, un jā, šobrīd mūsu reģistrā vai mūsu klientu lokā ir 18 šādas personas. Kā tas mainīsies tad, kad reģistrēšanās būs obligāta, par to mēs arī varēsim runāt droši vien 17. gada otrajā pusē, kad šī likuma norma būs stājusies spēkā, un tad jau mēs varēsim spriest par to, kā tas ir darbojies. Ņemot vērā jūs minēto skaitli 18, kāda tur ir situācija, teiksim, ar iespējām viņiem atrast darbu, viņu interesi kaut kādās sfērās, kur īpaši gribētu strādāt, vai arī vakanšu pieejamību? Jā, ar šīm personām mēs strādājam tāpat kā ar ikvienu mūsu klientu, izvērtējam viņu prasmes, iepriekšējo darbu, pieredzi, arī izglītību tajos gadījumos, kad ir šie izglītības dokumenti. Tad šeit mums arī strādā īpaši apmācīti konsultanti un arī novērtējam tātad valsts valodu prasmju līmeni, jo tātad zinām, ka muciniekos jau šiem personām tiek piedāvāta valodas apmācība. Arī tad mēs piedāvājam mūsu pasākumu ietvaros mācīties valsts valodu, un tad jau kopā ar šis specializētais konsultants ar bēgli vai personu ar alternatīvo statusu izskata dažādus darba devēju piedāvājumus, un arī notiek diezgan intensīvs darbs ar darba devējiem, vai viņi ir gatavi šīs personas pieņemt savos uzņēmumos darbā. Tas ir svarīgs jautājums, vai viņi ir gatavi, un kāda tad šobrīd ir tā reālā situācija, kas varbūt ir tās galvenās grūtības, lai saņemtu šo darbu? Nereti, vai varētu pat teikt visbiežāk, tā ir šī valodas barjera, kas ir vislielākais apgrūtinājums iegūt darba vietu, bet, ja runājam par darba devējiem, tad darba devēja attieksme ir ļoti dažāda kā sabiedrībai kopumā, bet ir arī darba devēji, kas labprāt piedāvā šo iespēju tikt nodarbinātiem arī šiem cilvēkiem. Ja mēs paraugamies uz patvērumu meklētājiem, kas jau ir šādā veidā atraduši darbu, cik tādu būtu un kas tad tie ir pa darbiem? Jā, šeit ir dažāda situācija, un tātad varbūt tāds mūsu pirmais klients, kur mēs īpašas pūles pielikām un tad atradām darbu lielveikalā, kur cilvēks strādāja par palīgstrādnieku, un tad arī viena persona tika iekārtot darbā šūšanas cehā, kur, diemžēl, iepazīstoties ar darba pienākumiem un darba apstākļiem, persona saprata, ka tas īsti nav viņai par spēkam. Kas tur bija par problēmu, ja var atklāt niansēs, kāpēc nebija pa spēkam? Teiksim, tā bija personas izvēle? Personas izvēle, jā, šie ir darba apstākļi, darba režīms, un jā, šķiet, ka nav pieņemami. Paldies! Šajā rītā runājām ar Nodarbinātības valsts aģentūras direktoru Evitu Simpsonu. Lai jums veiksmīga diena! Paldies! Paldies, veiksmīgi! Paldies. Un mēs turpinām